jo labi, ir 14:00 un būsim precīzi un sāksim. Vēl daži ievadu vārdi, un tad jau visi, kas būs gribējuši, būs pieslēgušies. Un tātad šodien mums ir neparastā laikā ārkārtas sēde. Atgādinu, ka kārtējā sēde notiks nākošā ceturtdienā, kā parasti, 15:00. Turpināsim uzklausīt mūsu akadēmijas locekļu, korespondētāju locekļu nosaukumu pretendents. Un šodien mums ir tas gods uzklausīt ar Rīgas Stradiņu universitātes profesoru, arī vienu no pretendentiem uz korespondentu loceklis, tātad šo godu amatu, godu nosaukumu Andru Rožkalnu profesoru, kur ir izvirzījis tātad šīs universitātes senāts. Es vēlreiz atgādināšu tātad par balsošanas kārtību. Tātad šogad tiešām konkurss ir izveidojis ļoti nopietnas, īpaši komunikācijas zinātnē, un ļoti cienījami pretendenti mums ir uz šīm, būtībā pusotru vietu, vai ne? Tātad viena vieta ir tīri komunikācija, otra ir jādala ar ekonomistiem, tātad, kuriem tur labāk veiksies. Tāpēc lūdzu izdariet piezīmes, jā, arī Andai Rožkalnas kundzei nav jāuztraucās par to, ka varbūt nav pārāk daudz klausītāju, jo mēs jūsu prezentāciju cerams saņemsim. Tie, kas esiet klātienē, tie arī tad klausīsieties. Un balsojums notiks pēc tam, kad visi pretendenti būs uzklausīti. Tad visiem būs vienāds balsotāju skaits un arī visiem būs vienāds balsu sadalījums, kurš atbalsta, kurš neatbalsta. Jo savādāk tiešām ir tā, ka dažās sēdēs varbūt piedalās mazāks cilvēku skaits, un tad viņi nobalso par, citās sēdēs lielāks, tā kā mēs cenšamies maksimāli padarīt šos nosacījumus visiem vienādus un dot visiem vienādas iespējas. Tā kā lūdzu, tad jums vārds, tad jūsu ziņojumam, esam gatavi jūs uzklausīt. Es atvainojos pirms ziņot, es vēlējos pateikt un arī pabrīdināt, ka sēdi mēs ierakstīsim un izvietosim nodaļas mājaslapā, lai pārējie nodaļas locekļi, kas savu saplānoto darba režīmu dēļ šodien nevarēja pieslēgties, lai var arī iepazīties ar mūsu runātājs prezentāciju. Jācer, ka runātāji nav iebildumi pret šādu kārtību. Jā. Nē, es šķiet jau nospiedu podziņu, ka notiek ieraksts. Labi, labdien, vēlreiz liels paldies, ļoti liels gods, ka jūs atradāt laiku, tad es drīkstu dalīties ar savu prezentāciju, vai ne? Jā, droši. Un jā, man pašai piedāvājums un izvirzīšana bija milzīgs pārsteigums, jo, tas man tiešām bija milzīgs pagodinājums un pārsteigums. Un, sagatavoju dokumentus, tagad šeit ir kopsavilkums, es tiku lūgta vairāk tieši koncentrēties uz pētniecību. Tad prezentācijai ir šādas galvenās daļas par to, kādā virzienā notiek pētniecība, kā tas tiek realizēts, kāda veida projektos, un arī pievienoju atsevišķu tieši šī un iepriekšējā gada publikācijas, par kurām tad varbūt vairāk var pastāstīt, lai saprastu šo pētniecības virzienu un problēmu jautājumus. Man jāatzīst, ka atšķirībā no daudziem cilvēkiem, ko es apbrīnoju, mana pētniecība sākusies salīdzinoši nesen, jo līdzīgi kā daudzi mediju komunikācijas jomas akadēmiskajā vidē kolēģi visā pasaulē, es diezgan ilgu laiku strādāju praktiskajā industrijā un būtībā pētniecībai pievērsos, tāpēc, ka kaut kādā brīdī gribēju saprast, ko es īstenībā daru. Tātad tie pētniecības virzieni, kuros es darbojos, ir diezgan starpdisciplināri. Tātad man ir doktora grāds mediju, tātad socioloģijā ar specializāciju mediju socioloģijā, un no tām zinātnes jomām, kas
Latvijā ir minētas oficiālos dokumentos, tad mana pētniecība atbilst plašsaziņas līdzekļu komunikāciju un kultūras un masu komunikācijas socioloģiju, lai gan LZP eksperta status ir tātad tikai vienā no jomām, jo būtībā visa veida mediju sabiedrības miedarbība, auditorijas ir attiecas tātad arī uz mediju socioloģiju. Tātad pētniecība, tā kā Latvijā ir komunikācijas jomā salīdzinoši fragmentēta, es esmu darbojusies gan tātad doktora disertācija man ir par mediju auditorijām, balstīt uz tātad mediju lietojumu apmierinājumu teoriju. Es uzskatu, ka es sniedzu arī ieguldījumu šīs teorijas attīstībā, analizējot, teiksim, specifiskās mediju funkcijas. Bet ir diezgan daudz pētījumu bijuši par žurnālistiku, un arī esmu tātad politekonomikas teorijas kontekstā izvērtējis mediju sistēmas, attīstību un mediju sistēmas raksturu lielums Latvijā, tā kā es kopš 2008. gada esmu iesaistīta dažādās mediju regulējuma darba grupās. Es sapratu, ka man ir nepieciešams uzlabot zināšanas par to, tāpēc man ir maģistra grāds arī tātad tiesību zinātnē, kuras specializējos informācijas un komunikācijas tiesībās. Un līdz ar to tātad pievienojot starpdisciplinaritātei arī zināšanas par tiesību jomu tieši mediju regulējumu jautājumā. Un pēdējā laika pētījumi, kurus arī parādīšu tūlīt, ir saistīti ar dažādiem jauniem fenomeniem, kā ziņu nogurumu, dezinformācijas ietekme, un gandrīz 10 gadus kopā ar kolēģiem mēs attīstam arī digitālās pētniecības rīkus, un konkrēti tas ir interneta agresivitātes indeks, un tātad arī Saeimas deputātu diskusiju korpus, kurā mēs cenšamies tātad izmantojot gan komunikācijas zinātni, gan valodas analīzi, analizēt, kas notiek ar auditoriju, kā tā uzvedas un ko tas varētu nozīmēt. Tātad tieši digitālās vides ietekme uz sabiedrisko domu, uz galveniem jautājumiem un diskusiju kvalitāti, kāda ir publiskās komunikācijas vidē. Šeit es esmu uzlikusi ieskatam tādus nozīmīgākos projektus. Pirmais ir aktuālais projekts, kurš pašlaik ir tieši pusē, tātad Horizon projekts Media Delkom, kurā es esmu Latvijas komandas vadītāja, un šis ļoti interesants, ja kādreiz ir interese, šobrīd mēs esam apkopojuši 20 gadu laikā, kāda ir pētniecība mediju komunikācijas jomā Latvijā ir notikusi, un varam salīdzināt ar vēl 12 valstu kolēģiem, kur mums parādās diezgan lieli riski attiecībā uz to, ko mēs vispār zinām par šo jomu, cik plašas vai šauras ir pētniecības jautājumi, kādas pētniecības problēmas ir formulētas, kādas jomas ir neizpētītas vai ļoti minimāli izpētītas. Tā kā tāds projekts, un arī gribēju parādīt, ka dzīve ar Covid, kas faktiski viens no nedaudziem projektiem, kas bija, kam kopā ar kolēģiem piedaloties konkursā izdevās iegūt finansējumu, ir vainagojies ar dažādiem rezultātiem, arī daudzām publikācijām, arī man pašai kopā ar līdzautoriem.
Un šajā pētījumā tātad es vadīju 4 apakšpētījumus par uzticēšanos informācijas avotiem, par dezinformācijas ietekmi, par ziņu nogurumu attīstību pandēmijas laikā un par agresivitāti. Tātad komentāru vidē attiecībā par pandēmijas tēmām. Lai parādītu to daudzveidību pētniecībā, tātad ir šis Patvērumu migrācijas un integrācijas fonda finansētais projekts, patiesībā 2 projekti, kurus tātad ieguvām konkursā, ko izsludināja Kultūras ministrija. Tas būtībā ir apvienots lietišķais projekts kā žurnālistu apmācības un arī pētījums par to, kādā veidā tad tiek atveidoti bēgļi un migranti masu medijos un kādas ir profesionālās problēmas mediju vidē ar šiem jautājumiem. Un vēl viens interesants projekts, šis Brain at Work, Erasmus Plus projekts, kas beidzās šovasar, jo tika pagarināts pandēmijas dēļ. Tātad izveidots ir gan publikācija, gan vairāk pētījumi kopā ar 6 valstu kolēģiem, gan arī informācijas pratības, apmācības modelis digitālā vidē doktorantūras studentiem un jauniem pētniekiem, lai viņi varētu tātad darboties tieši ar informācijas pratības prasmes un kompetences izmantot savā pētniecībā. Tātad augstākā līmeņa pētniekiem pielāgot informācijas pratības moduļi. Lūk, un bija jau sākumā minēts, ka ir gan nacionāli, gan starptautiski līmeņa projekti, bet ir arī tādi individuāli projekti, kā piemēram šis globālais vairāk nekā 50 valsts Words of Journalism studijas, kas pēta žurnālistikas vidi un tās riskus ļoti daudzās valstīs. Tas ir projekts bez finansējuma, kur katras valsts komanda pati meklē finansējumu un daļa no šī projekta ir bijusi iespējams realizēt pateicoties RSU iekšējiem grantam. Tā kā šobrīd ir trešais rauns šim projektam un pamazām arī top dati ir nosūtīti tīrīšanai uz Vāciju, kur ir tātad šī projekta administratīvais centrs. Lūk, un vēl viens interesants projekts, kurš būtībā raksturo arī tādu aktuālo politisko konjunktūru pētniecībā, ir mediju pratības projekts, kas tika tātad pieteikts Erasmus Plus strateģiskās partnerības programmā. Tātad pirms jau 5 gadiem, reaģējot uz to, ka tātad mediju pratības, mediju izglītības jautājumu, kā to sauc citās valstīs, un iespējams, varbūt mums arī būtu jāmaina termins, bet tas nav šodienas jautājums, parāda to, ka faktiski mūsu jomā tā pētniecība ir ļoti atkarīga no prioritātēm vai kas rodas dinamiskas jomas attīstības rezultātā un tiek arī politiskā līmenī definētas, un kopš šī projekta ir bijuši diezgan daudzi gan iniciatīvas, gan lietišķie projekti, gan akadēmiskie projekti, kas saistīti ar mediju pratību. Bet konkrēti šī projekta rezultāts bija Central European Communication Journal speciālais izdevums un izveidot digitālā laboratorija, kura pamazām tiek darbināta, lai varētu turpināt pētniecību. Un vēl viens ļoti liels šī projekta rezultāts ir starptautiskā 4 universitāšu starptautiskā maģistra studiju programma,
mediju un informācijas pratība. Un pārējie šeit 2 projekti ir arī faktiski individuāli, kur es tiku uzaicināta gan par pašcenzūru, pašcenzūras pētījums Austrumē Eiropā, kur arī ir publikācija, un Eiropas mediju plurālisma monitors, kas ir Eiropas komisijas pētījums, kur Latvija piedalās kopš 2015. gada, un es tiku uzaicināta tur darboties, un arī šogad tas turpinās, un ir tieši tagad sāksies jaunais datu vākšanas periods, tātad apkopojot visās Eiropas valstīs datus, kas liecina par plurālisma gan ekonomiskā, politiskā, gan mediju satura, neatkarības un citu pazīmju griezumā, ja būtībā gan strukturālais plurālisms, gan iekšējais saturiski, gan konkurences situācija, gan regulējums. Tātad dažādi aspekti, kas palīdz saprast, cik veselīga ir mediju vide Eiropas tātad savienībā, un vēl katru gadu arī citas valsts, piemēram, Albānija un Turcija, tiek iesaistītas, lai varētu salīdzināt. Un pavisam īsti noslēgumā par 2 jauniem, ļoti interesantiem projektiem, kas pašlaik sākas oktobrī, tātad sākas pirms gada, kur saņēmām uzaicinājumu. Tātad Zalcburgas universitāte bija iesniegusi, un mēs kā viens no partneriem Rīgas Stradiņu universitāte, es gatavoju tātad informāciju un palīdzēju veidot pieteikumu. Eiropas līmeņa projekts par mediju īpašnieku struktūras izpēti. Būtībā tā arī viena no manām tēmām, kas saistīta ar politiski ekonomisko teorētisko pieeju. Un arī tātad man 2013. gadā iznāca monogrāfija pirmā Latvijā par Latvijas mediju īpašniekiem. Tad būs iespēja gan turpināt fiksēt pārmaiņas un arī veidot salīdzinošu pētījumu. Un otrs ir šis Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānisma projekts, kur man par lielu prieku man būs iespēja tātad pilnveidot savu studiju kursu, faktiski viņu pārradīt un arī pašai mācīties jaunas digitālās prasmes šī projekta ietvaros, kas būs noderīgas gan veidojot studiju saturu, gan attīstot pētniecību, gan, teiksim, tas, kas ir Rīgas Stradiņu universitātē nozīmīgs virziens, tātad attīstīt pētniecībā balstītās studijas. Arī daļā no šiem projektiem, ko es minēju, es esmu iesaistījusi maģistra programmas studentus, piemēram, Words of Journalism studiju šajā projektā, un arī dzīve ar Covid pētījumā par dezinformāciju piedalījās vairāki maģistra studenti. Un šeit pavisam īsi pēdējās publikācijas, kur faktiski tāds jau jauns līmenis, kā sociālo zinātņu pētījumu publicēšanā ir salīdzinoši liels grūtības augsta līmeņa žurnālos, kā jūs ļoti labi zinat, tikai ar tādiem vienas valsts piemēriem izraisīt interesi. Tātad pēdējās publikācijas attiecas uz Baltijas valsts situāciju, par nozīmīgām tēmām, par uzticēšanos medijiem un mediju vides noturību, un tātad pret dažādiem riskiem un izaicinājumiem, kādus mēs gan kā sabiedrības, gan arī mediji piedzīvo, pateicoties sabiedrības transformācijām.
Un tā tad arī pieminētais Covid projekts, daļa no publikācijām ir vēl vairākas publikācijas, kas balstītas agresivitātes indeksa datos, un tā tad gan tā tad par ziņu nogurumu problēmu sabiedrībā, gan uzticēšanos medijiem un dezinformācijas ietekmi. Pa vidu redzat kopā ar advokāti un advokāts palīdzi, tad advokāti Ieva Andersona, advokāts palīdzi Madara Meļņika, mums kopīgo nodaļu elektronisko mediju tiesības, Ulriķa Ķiņa grāmatā, kas tikko iznāca kolektīvajā monogrāfijā, kur tad man bija arī ļoti laba iespēja tādu starpdisciplināru pētījumā, piedalīties starpdisciplinārajā pētījumā, izmantojot arī zināšanas tiesību zinātnē. Jā, un tas, ko es redzu kā nākotnes attīstību, ir ļoti nozīmīgi ir izmantot šos digitālos pētniecības rīkus un tos arī attīstīt, izmantojot mākslīgo intelektu. Man tas ļoti interesē, neveltīs. Šogad arī esmu pamatus apguvusi vienai no programmēšanas valodām, lai varētu pētniecību tātad izmantot datu vākšanai un datu apkopošanai un oriģinālu pētījumu problēmu risināšanai, tieši veidojot noteikti programmatūru, ar kuras palīdzību tas ir iespējams, tāpēc, ka dati ir ārkārtīgi daudz, bet pētniecības kvalitāti nosaka arī tas, kādā veidā un cik korekti un cik pamatīgi ir iespēja gan tos, gan savākt, gan apkopot. Lai nedaudz iezīmētu to, kur ir noderīga pētniecība un kādā veidā, teiksim, atziņas par mediju un komunikācijas vidas attīstību ir iespējams izmantot. Es esmu bijusi gan pateicoties uzaicinājumiem, gan pati vēlējusies dot kādu ieguldījumu. Tā tad bijusi diezgan aktīva arī dažādu līmeņa organizācijās. Te jūs varat redzēt, kultūras ministrijā ir gan veidots saistībā ar mediju politikas veidošanu, gan pastāvīgas darba grupas, kur man ir bijis tas gods piedalīties un dot, teiksim, iepazīstināt citus ar pētījumu datiem gan par Latviju, gan citām valstīm, gan par to, kādā veidā tiek skatītas šīs vides problēmas un kādi risinājumi tiek piedāvāti. Tāpat milzīgs prieks kopā ar Vilka kungu strādāt UNESCO Nacionālās komisijas kultūras tātad padomē. Un bija arī liels gods un milzīga skola strādāt Eiropas komisijas augsta līmeņa ekspertu grupā, kur tika veidots faktiski pirmais ietvars regulējumam, pašregulējumam, kas attiecas uz globālo platformu ietekmi. Tad, kad Latvijas mediju politikas realizācijas gaitā tika izveidota Latvijas mediju ētikas padome, arī mediju organizācijas, kas to nodibināja tātad starp tiem cilvēkiem, kas bija uzaicināti strādāt, biju es, kas tika arī ievēlēti no dibinātājiem. Un Latvijā mediju profesionāļu vidē izglītību nodrošina Baltijas mediju izcelības centrs, faktiski vienīgā organizācija, kas Baltijas līmenī strādā, apzinoties, katra nacionālā valsts nevar izsināt šīs problēmas. Tad es biju starp dibinātājiem, bet būtībā dibinātājs ir Rīgas Stradiņa Universitātes komunikācijas fakultāte kopā ar
ar citām augstskolām un arī lielākajām mediju organizācijām Baltijas valstīm. Un arī pašlaik strādāju kultūras ministrijas šajā mediju tātad konsultatīvajā padomē un tiek veidot jaunā mediju politika, kura, jau iepriekšējā jau ir, tā sakot, beigusies. Un pašās beigās te ir dažas organizācijas, galvenās organizācijas, kas ir būtiskas pētniecībā, ar kuru palīdzību gan notiek tīklošanās, gan ir iespēja veidot pētnieku komandas. Tātad Starptautiskā mediju un komunikācijas pētniecības asociācija, Eiropas komunikācijas pētnieku un izglītības asociācija, tātad šī Baltijas studiju asociācija. Es biju arī starp tiem, kas 2010. gadā mēs bijām sākumā 5 cilvēki, bet kopā dibinātāji, tātad 52, kas nodibināja žurnālistu asociāciju, kas arī cenšas darboties mazliet šajā pētniecībā, ka tas ir iespējams. Un, tātad kopš pašiem sākumiem, kad tika uzaicināta kā pasniedzēja strādāt, tad 2000. gadu sākumā iestājos un kopš 2010. gada arī esmu pārstāvu Latviju kā valdes locekli arī Baltijas mediju pētnieku asociācijā. Un tā tad pētniecība nav iedomājama bez darba, bez recenzēšanām, bez publikācijām. Un tā tad man ir liels prieks darboties Nacionālās enciklopēdijas redkolēģijā un strādāt ar daudziem kolēģiem pie interesantiem šķirkļiem un problēmu jautājumiem. Es esmu redkolēģijas locekle arī jau minētajā Central European Journal of Communication, arī žurnālā Journalism Research un Media and Information. Un te jūs varat redzēt sarakstu ar žurnāliem, kas man aicinājuši kā recenzenti. Un šeit ir pēdējais šis Central European Journal of Communication, kas iznāca septembra beigās, kur man bija tas gods būt līdzredaktorei jaunākajam numuram. Paldies, laikam diezgan gari. Paldies. Guvām diezgan plaši ieskatu jūs daudzpusīgajā darbībā. Lūdzu, kolēģi, tad jautājumi vai kāds atbalsts? Jā, es redzu, ka Poķis kundze ir pacēlus roku. Lūdzu. Paldies par iespēju izteikties. Paldies profesorai Rožkalnei par tādu, es teiktu, visaptverošu informāciju, kurā mēs redzam ārkārtīgi tādu nozīmīgu darbību, ko pēdējie slaidi, kur esat recenzenta un redkolēģijā, tas viss prasa ārkārtīgi daudz laika. Man jāsaka, es profesoru Rožkalnu pazīstu 10 gadus, mēs strādājam kopā, un man jāsaka, ka viņa arī bija vienu sasaukumu, ja tā var teikt, dekāne un parādīja izcils organizatora spējas. Profesora Rožkalne ārkārtīgi dzīvo līdz un cenšas modernizēt studiju procesu komunikācijas studijās. Un man jāsaka, ka pavisam nesen mums bija programma akreditācija, kas ar ļoti labiem rezultātiem beidzās, un tur toreiz fakultātes dekāns nopelns bija ļoti, ļoti liels. Taču pāri visam es vienmēr esmu jutus, un es domāju, ka es nekļūdos, profesori man piektīs, pāri visam tomēr vienmēr ir bijusi pētniecība un pētnieciskā interese, kas arī apliecinās daudzajos nosauktajos pētījumos, kuri ir ārkārtīgi, arī daļa no tiem ir ārkārtīgi ilgstoši, ar tādu lielu vērtību, kā interneta agresivitātes indeks, kā Saeimas diskusiju korpus, kā zinām, ka daudz arī lietojam un izmantojam šos materiālus. Un, manuprāt, arī
tas tā tika starp citu pieminēts, ļoti, ļoti būtiski, vairāk kā 100 lapuspušu nodaļa jaunajā izdevumā Informācijas sabiedrības tiesību pamati. Arī tas ir, var redzēt, ka cilvēks prot prioritizēt laikus, ieraudzīt, kas ir vērtības un kā koncentrēties, lai šīs vērtības arī īstenot. Tā kā es neslēpšu, manuprāt, jā, kandidāti ir daudz, bet manuprāt, profesora Rožkalna ir spēcīgākā kandidāta, kas ir pelnījusi ievēlēšanu un ienākt mūsu zinātņu akadēmijas saimē, jo mums ir ļoti daudz darāmā gan zinātnes sasniegumu popularizēšanā un ne tikai, lai sabiedrība spētu novērtēt, ko nozīmē zinātne, ko nozīmē zinātnieki un ko var sagaidīt no zinātnes plašāku sabiedrību. Šādai komunikācijai ir ļoti liela nozīme, es pat teiktu izšķirīga nozīme, un te es redzētu profesors potenciāla iekļaušanos un iesaistīšanos zinātņu akadēmijas aktivitātēs. Paldies! Vēlu vislielākās sekmes. Paldies! Paldies jums par labiem vārdiem. Man vēl bija jautājums, patiesībā, ka drīkst. Es redzu, ka profesorai Kulei ir roka. Man vēl bija jautājums tāds, kā lai to pasaka, mēs arī kaut kādus 11 gadus atpakaļ dibinājām Baltijas pētniecības, izglītības pētniecības asociāciju mūža izglītībā. Un mums neizdevās to asociāciju, padarīt tādu ilgtermiņu noturīgu. Kā jums ir izdevies ar to Baltic Association for Media Research? Tik no 2003. gada, 20 gadi gandrīz. Jā, īstenībā tā, manuprāt, ka tā asociācija ir nodibināta 1993. gadā. Un, jā, jo tikko es rakstīju to publikāciju melnrakstu publikācijai par mediju pētniecību un, būtībā tikai sadarbojoties un arī biedri, kas ir asociācijā, ar kuriem bijis iespēja iepazīties, ikgadējās tikšanās reizes, pat ir bijuši gadi, kad nenotiek, bet katru gadu tad vienā no Baltijas valstīm mēģinām organizēt paši savu roku, paši braucam, paši pērkam maizītes un ūdeni. Bet, jā, būtībā tie kolēģi, kas bija publikācijas redzam, ir arī šīs asociācijas biedri, tāpat mēs kopā veidojam jaunus projektus, esam Horizon projektus, gan esošo kopā rakstījuši, gan gribam jaunus, un ir ambīcija tomēr, ka tuvākajos gados varētu būt arī no mūsu fakultātes kā vadošam partnerim. Tā kā jā, mēģinam visu laiku kopā strādāt, ir arī bijusi viena grāmata kopīgi iznākusi. Paldies, izdošanos visās jomās. Paldies. Vārds profesorai Maijai Kulei. Paldies Koķis kundzei par repliku un atzinīgiem vārdiem pretendentē, bet tagad es ar prieku dodu vārdu Maijai Kulei. Sveicināti Zoom kolēģi un arī pati Anda. Mums ir interesanti. Jūs no komunikācijas zinātnes tagad startējat uz akadēmiju daudzi, visi ir pazīstami. Koķi jau gan uzreiz izdarīja savu secinājumu, kurš ir labākais. Jā, man tāds jautājums. Viens jautājums tāds, par cik jūs esat pazīstami, un mēs bijām kopā, man liekas, kritiskā domāšana un mediju pratība kaut kad. Ko jūs lasat no filozofijas? Ko jūs lasat? Lai žurnālistikā un par sabiedrības viedokļiem būtu tāds plašāks skats, filozofs jau vienmēr vajag. Es nedomāju Latvijas filozofs, bet starptautiskā līmeņa. Tas viens jautājums, kas man interesē, un otrs jautājums vairāk varbūt attiecas uz jūsu augsto amatu tagad kā ombudu, bet ombudam jau arī jāstāv uz noteiktas ideiskas platformas. Man acu priekšā ir bijuši vismaz 2 gadījumi, kad es uzskatu, politiķiem bija taisnība, bet žurnālistiskās aprindas viņam metās virsū, es gribu teikt, kā vilki mēs jūs nokodīsim. Viens bija ar manu kolēģi, kas bija Saimas prezidija biedre, par to ziņojumu Panorāma tā bija, kā
kā cilvēki pulcināti tiek Baltkrievijā, lai viņi šķērstotu robežu uz mūsu valsti. Un otrs kaut kā bija ar Rati fabriku. Es pat aizmirsu, kas skaitījās tā fabrika kļūda, bet es uzskatu, ka politiķiem mēdz būt taisnība, bet ka žurnālistiskās aprindas, es nedomāju, jūs taisni, saorganizējas pretī tikai tāpēc, ka tie nāk no politikas. Un tad ir izšķiršanās. Jā, ja jūs sakat, ka politiķiem varbūt ir taisnība, atspoguļojumos ir kļūdas, žurnālistikas nozīmē, bet notiek pretējais process, notiek uzbrukums. Un tās divas lietas man ir palikušas atmiņā. Es neesmu politikā, es neesmu nevienā partijā nekur, bet man ir tāda kā sāpīga pieredze, ka žurnālistikas aprindas ir stipri konsolidējušās, varbūt līdzīgi kā kādā citā nozarē, reizēm ārsti tā dara, es atvainojos, ka viņiem vienmēr ir taisnība. Un politiķiem nekad nav taisnība, ir tīpaši konflikta gadījumos. Bet par filozofiju. Izstāstiet, Anda. Es īsi, lai nekavētu jūs, un atklāt sakot, man arī 3 sāks tā lekcija. Man jāatzīst, ka dēļ jaunā darba es pārlasu klasiķus Millu, Kantu tieši saistībā gan tīri praktiskā, kā man jāveido par ētikas jautājumiem vairāki visādi dokumenti un jākonsultē kolēģi. Bet tā kā mūsu fakultātē ir atsevišķi kolēģi, kas ļoti vienmēr ir popularizējuši arī tādus pop filozofus, tad es nenoliekšu, ka es gan esmu lasījis, gan klausos gan Žižeku, gan vēl citus, teiksim, lai sekotu līdzi tendencēm. Attiecībā uz to, ko jūs sakat, fabrikam bija pretenzijas pret izvēlēto avotu, tātad intervijai krievu valodā LSM raidījumā. Es ļoti labi varu saprast, kāpēc rodas tāda sajūta, ka politiķiem nekad nav taisnība un žurnālistiem vienmēr taisnība un gribas saprast to otru pusi. Es ļoti labi varu saprast to sajūtu. Jā, risinot publiski tās varas attiecības starp medijiem un politiķiem, es varētu piekrist, ka reizēm tā jautājuma būtība tajā cīņā, tajā konfliktā ir pazudusi. Un nevienmēr ir tā diskusija tik kvalitatīva, un jums taisnība, ka tā bieži vien ir tādā uzbrukuma veidā, nevis cieņpilnas diskusijas veidā, kur katram no dalībniekiem ir savas, caur savu statusu ir noteikts gan tiesības, gan pienākumi. Tā kā tas, ko jūs sakat, ir man ļoti interesanti, tagad daudz tuvāk strādājot ar mediju kolēģiem un mēģinot saprast, kāds ir viņu izpratne par profesionālismu, par profesionālo ētiku. Tā kā, jā, droši vien es labprāt kādreiz mēs satiksimies, varētu jums pastāstīt. Labi, satiksimies, ja tas Covid mūs neapēdīs tagad jaunā tūrē. Sarunāts. Paldies, vēl veiksmi. Paldies. Jā, paldies, lūdzu. Vēl kāds jautājums? Šķiet, ka vairāk neredzu rokas pacelts. Es saprotu, ka profesorai jāskrien ir uz lekciju, bet varbūt ka dažos vārdos. Es skatījos jūs tajā projektā, kur jūs tur runājat. Pēdējais projekts, kas arī tiek realizēts, tur ir par šiem te plašsaziņas līdzekļu iespējamiem attīstības scenārijiem, ja, viens no punktiem, ja, tad bija nākotnē. Varbūt, burtiski dažos vārdos kaut ko varētu pateikt, kā tad rādās, kāda nākotne mūs sagaida šajā virzienā. Ja tas nav
tikai neizvērsta, lūdzu. Nākotne ir tāda, ka nāksies dzīvot tādā publiskās komunikācijas vidē, kur ir arvien mazāk skaidrs, kurš ir kurš un kāpēc tas vispār darbojas. Un tas, ko rāda, te vēl viens pētījums, ko es nepieminēju, ka vismaz no sabiedrības viedokļa žurnālistika un profesionāli mediji tiek uzskatīti par svarīgiem, bet tādā deklaratīvā veidā, ka izvirzot prasības medijiem, netiek uzskatīts, ka vajadzētu šos kvalitatīvos, principiālos un sabiedrības interesēs strādājušos medijus arī izmantot. Un es pat domāju, ir tagad modernas tādas 3 jaunas tautas teorijas, tā saucās par mediju lietojumu, un manuprāt, te viens pētījums, ko man bija iespēja ombuda darbā veikt, kurā es mēģināju pirmo reizi Latvijā veikt fokus grupu kvalitatīvu pētījumu, lai saprastu, kādā veidā cilvēki interpretē profesionāli žurnālistiku, ko viņi ar to saprot. Iespējams, ka būs tāda jauna tautas teorija izdevies atrast. Diemžēl mūsu Latvijas sabiedrībā ir diezgan daudz cilvēku, kas nevis neizprot neatkarīgu, brīvu, daudzveidīgu un profesionālu mediju darbības jēgu, izprot ļoti labi, bet netic, ka var būt tādi mediji. Un līdz ar tas nav agresīvi, tas nav dusmīgi. Cilvēki samierinās ar to, ka visi no kaut kā baidās, neviens nav brīvs, nevar darboties neatkarīgi. Un tā arī skatās ne tikai uz medijiem, tā ir daļa no attieksmes vispār pret nozīmīgām sociālām institūcijām. Tā problēma nav tikai mediju pusē, ka daļa no sabiedrības tā neusticēšanās un nepaļaušanās ir tāds kā pamatots arguments, lai būtu ļoti pasīvi. Dažādi, arī gan risinot savas problēmas, gan varbūt kādas kopienas problēmas. Diemžēl to apstiprina arī dažādi citi dati, un arī globālie dati parāda šo uzticēšanās krīzi starp sabiedrību un nozīmīgām sociālām apakšsistēmām, tā kā tas varētu būt tā nākotnes vide, kur, protams, arī mainīsies, bet tā pašreizējā situācija ir diezgan sāsināta. Tieši uzticēšanās krīzes konteksts ir sarežģīts. Jā, paldies. Domāju, tas tiešām arī ir jautājums, par kuru mēs varētu runāt ilgi un dikti. Un jācer, ka jūs būsiet saistīti ar akadēmiju, un gan jau kādā no nākošajām sēdēm mēs varēsim arī varbūt šīm lietām arī padiskutēt jau ar jūsu dalību tieši kā akadēmijas locekļi. Tā ziņā vēl veiksmi šinī nebūtu nevieglajā konkursā šoreiz, jo tiešām tā situācija ir izveidojusies, bet tas tikai pierāda to, ka tiešām, kā pareizi jau profesori Koķis sacīja, kad komunikācija ir ļoti svarīga nozara, un jūs esat tie pirmie, kuri šobrīd kā šīs nozares pārstāvji, es cerams ienāks akadēmijā kāds no jums. Tā kā paldies jums par to arī, ka piedalieties šajā konkursā, un tiešām vēl jums veiksmi. Ja jums ir jāsteidzās, variet arī atslēgties, es vēl dažus vārdus pateikšu nodaļas locekļiem. Jā. Paldies jums. Liels paldies, un es gribēju tā īsi pakomentēt. Man šķiet, ka jūs tagad taisnojaties, ka ir kāda konkurence un citi. Es pilnīgi pieņemu, zinot, ka mana tā darbošanās ir salīdzinoši nesena. Es pilnīgi pieņemu, ka noteikti ir kāds lielisks kolēģis,
kas ir daudz vairāk sasniedzis. Un man tas arī nav, man ir ļoti pagodinoši, bet tas man nav tādā pakāpē, vai ne, šis process man ir ļoti interesants, bet es tiešām ar pateicību pieņemšu jebkuru rezultātu. Tā kā, jā, lai jums arī veiksmīgi. Paldies jums par jūsu man veltīto laiku. Tiešām liels pagodinājums, visu labu. Es vēl pāris vārdus skaidrām varbūt redzēt, tas, kas mums baida visvairāk, ir tas, ka, protams, kā balss var sadalīties ļoti līdzīgi, un tad neviens neiegūst to 50+1, un tas ir visbēdīgākais rezultāts, kāds varētu būt. Tā kā, diemžēl, jā, labi, paldies, bet vēlēsim veiksmi, gan jau būs pozitīvs rezultāts. Labi, tad vēl, godātie kolēģi, vērsīšu jūsu uzmanību, kad ir, laikam vakardien, jau tātad Zinātņu akadēmijas senāts izsludināja jauno pieteikšanos uz